Godātie Latvijas līdzpilsoņi, es sveicu jūs Eiropas valstī Latvijā. Mūsu valstī Latvijai un visai Eiropai ir svarīgi izvirzīt un īstenot skaidrus attīstības mērķus. Eiropas ekonomisko izaugsmi, spēja konkurēt pasaulē noteiks ikviena spēja strādāt ražīgāk un gudrāk. Tajā pašā laikā mums ir jāspēj saglabāt savus dabas un cilvēku resursus un saliedēt sabiedrību. Gadsimtiem Eiropa ir bijusi pasaules attīstības avangardā. Kā zinātnē, tā dzīves kvalitātē, tā cilvēku tiesībās, gan arī sabiedrības attīstībā. Tomēr laiki mainās. Šobrīd Āzijas lielvalstis attīstās milzu ātrumā. Tās konkurē ar Eiropu visās jomās. Mūsu sabiedrība savukārt noveco un mēs visi kļūstam lēnāki. Ja mēs tagad un tūlīt nerīkosimies gudri, tad jau pārskatāmā nākotnē Eiropieši būs spiest atzīt savu atpalicību globālajā konkurencē un nespēju nodrošināt eiropeisku dzīves līmeni saviem pilsoņiem. Tieši tādēļ 2010. gadā Eiropas komisija nāca klajā ar stratēģiju Eiropa 2020. Tā ir stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei. Stratēģijā ir 5 lieli mērķi, kuri mums visiem kopā tuvāko 10 gadu laikā ir jāsasniedz. Šie mērķi ir vispirms lielāka nodarbinātība, tad ražīgāka pētniecība, lielāka energoefektivitāte un mazāks atmosfēras piesārņojums. Iekļaujoša vidējā izglītība, nabadzīgo cilvēku skaita samazināšana. Lai mēs, eiropieši, latvieši, šos mērķus īstenot, visām Eiropas valstīm būs jārīkojās gudri. Gan Eiropas līmenī, gan nacionālajā līmenī. Latvijā nesen ir pieņemts nacionālais reformu plāns, stratēģija Eiropa 2020 īstenošanai. Šim plānam ir jākļūst par labu pamatu mūsu tautsaimniecības, izglītības un sociālās sistēmas gudrai attīstībai. Mums ir nepieciešama izglītota un radoša jaunā paudze. Tas ir mērķis, kas var apvienot visus politiskos un sabiedriskos spēkus Latvijā, neatkarīgi no ideoloģijām un neatkarīgi no personībām. Eiropas pareizā atbilde globālajā konkurencē ir izcilība. Izcilība, ko pārstāv katrs sabiedrības loceklis, katrā nozarē vai profesijā. Mums ir jābūt izciliem un jāstrādā tik labi, cik labi vien tas ir iespējams. Eiropiešiem ir jāpilnveido izglītības sistēma, jāiegulda līdzekļi zinātnē. Katram no mums un ikvienam sabiedrības pārstāvim ir jābūt vienotiem un arī kritiskiem pašiem pret sevi un sabiedrību kopumā. Es ticu, ka tikai tādā veidā, apvienojot izaugsmi un paškritiku, mēs varēsim sasniegt Eiropas 2020 mērķus. Pēc 10 gadiem Eiropai atkal ir jābūt pasaules attīstības priekšgalā.